Ew! Čau. Nu, No rīta nepaspēju tevi redzēt. tu redzēji, es tev biju makaronus sataisījis. Nu jā, Bet tikai tu tā. neēdi. Mani sauc Mārtiņš Stanke. Mēs nodarbojamies vairāk vai mazāk ar graudaugu audzēšanu. Šogad tas ir 6 kultūras, jā. Vasaras kviezes, ziemas kviezes, rapsis, zirņi, auzes, kas vēl audzē, ziemas mieži, jā. Pirmā kultūra, ko var kultīt. Mēģinām strādāt konvenciāli, vairāk vai mazāk, jā. Augu aizsardzības līdzekļus nesmādējam, jo viņi arī ir domāti ražas nodrošināšanai vai aizsargāšanai pret kaut kādiem apstākļiem, bet arī cenšamies domāt par ilgspējību un kaut kādu draudzību pretī dabai. Un tā skaitā arī starpkultūras. Ar lauksaimniecību tā kā pilnu laiku darbošanos nodarbojos kādus 7 gadus, jau vairāk vai mazāk. Protams, kamēr ieeja tajā visā tēmā, kamēr tu sāc saprast drēbi, ja, tad paprāvējam arī visus klasiskos formātus aršanu. Bet aršana ir viens liels mīnus. Tu brauc pa to lauku, tev 4 korpusu arklis, tev daudz hektāru priekšā, pāris hektāru aizmugurē, un tu domā, kāpēc tu to dari, jo pēc tam tu zini, ka tev tāda apstrāde, šitāda apstrāde, ja, un tad tu ceri, ka tev kaut kas neaizkaltīs un visādas problēmas, ja. Un tad kaut kādā veidā aktīvi ejam uz to, kad mēģinam saudzīgāk pret to visu, arī to visu vides un erozijas apstākļu dēļ jau samazināt. Protams, vislielākais iegūms, ko viss novērtē, tas ir laika iegūms. Jā, tā, ka tev ir mazāk apstrādes, mazāk tehnikas nokalpošanas un pašam laiks sev vairāk. Arī sējmašīnas izvēle, ja tev ir no tiešās sējas varianta gala, ja tev ir 2 varianti, vai arī tās kultivātoru tipa sējmašīnas, kurām ir tievie zari, ja, un viņas izbēr sēkliņu un kaut kas pieveļ aiz viņām. Otrs ir disku sējmašīnas, kas iegriež vadziņu, ja, un tad kaut ko aizsit ciet. Un tas arī ir izaicinājums. Ja. Jebkurā gadījumā visas tiešās sējmašīnas ļoti labi strādā pie kultūrām, kur ir liels izsejas normas, graudaugi, jā, 400 sēklas uz kvadrātmetru, jā, zirņi arī diezgan labi, jo viņām ir kādas 100 sēklas, jā, bet izaicinājums vislielākais ir pupas, rapsis, nu tādas sēklas, kur tev mazas izsejas normas, jā, jo tad tev ir pirmām kārtām tā grūti nodefinēt, jā, tos mainīgos apstākļus. Piemēram, manā gadījumā man ir diskveida sējmašīna, un ja es sēju šīs kultūras, tad pupu gadījumā ir liels risks, kad es sablietēju augsni pavasarī, kad viņi pārāk mitra, un tad ir nobremzēta dīkšana, un tu dabūni 1 tonu. Reāli pieredze. Nezāļu problēma, jā, kādam sanāk, kādam nesanāk, bet es galīgi nesūdzos, jo ja tā augsne netiek uztināta, tad visas izbirušās sēklas nokrīt augšpusē, vai nu viņas kaut ko sadīkst, ja tiek viņas pie zemes klāt, vai arī viņas vienkārši nopūst. Ja. Un apakšējā slāņa sēklas viņas netiek tramdītas. Jā, protams, viņas tev var iznākt no apakšējiem slāņiem, ja, piemēram, vārpats, tu esi viņu iearis, viņa kaut kur apakšā dzīvo, ja, bet 1. gadā, 2. gadā viņa neparādās. Sāk parādīties tā vārpata no tiem dzīvajiem slāņiem, ja, dēļ netramdīšanas. Viņi sāk kaut ko saņemties, ja, un līst ārā augšā. Ja, un tāpēc ir tas uzskats, ja, ka tiešā sēja viss labi, bet 5. gadā tev vajag uzvērt, jo tu sāc redzēt ilgtermiņa sekas visam. Šodien atrodamies saimniecībā Silāči. Veicam demo lauku apstrādi ar starpkultūrām. 6 metru kleidona sējmašīna, striptilu metodi strādājot. Šodien sējam 8 dažādas starpkultūras.
Sēmašīna tiek vilkta ar John Deere traktoru 8370R. Protams, kad šai sēmašīnai vajadzētu pat mazāk zirga spēku, bet šobrīd ar tādu rezervi priekš demo darbiem. Tā kā skatīsimies, mums jauns eksperiments ar starpkultūrām ir. Redzēsim, cik labi būs Claydon sēmašīna parādījis sevi uz starpkultūrām. Vai ir tā, ka herbicīds jālieto 3 reizes vairāk tiešās sējas vai samazinātās augstas apstrādes apstākļos? Manā gadījumā nē, jo graudaugiem, tā kā augsts netiek kustināta, tad es varu pat atļauties pirmo herbicīdu kā glifosātu, kas var arī strādāt kā rudens herbicīds, izmantot pat pēc sējas, jo augsts netiek tramdīts. Es iesēju nezāļu joslā jaunu sēklu, kamēr sēkla ir zem zemes, mēs nošķiebjam nost visas nezāles un mums ir jauns starts un nekāda problēma. Zirņu stāstā, pupu stāstā arī tas pats, Un pēc tam, ja ir vajadzība, tad mēs varam kaut kādus herbicīdus pielietot, Bet ļoti svarīgs aspekts ir augu maiņa, jo ja tev nebūs augu maiņa, tad tev arī būs tā problēma ar nezālēm visām veidām. Tev gribot vai negribot, tev vajag graudaugs, pēc tam krustziedus, tad atkal var graudaugu, var kaut kādu tauriņu ziedu, bet lai ir to augu tipu maiņa visu laiku. Man saimniecībā vispār ir tā, ka pēc ziemas kviešiem nedomājot sējas starpkultūras, lai nodrošinātu augu maiņu. Un pirms kviešiem bija, kā labi redzams, rapsis, Tiešās sējas lauks jau vairākus gadus nekas netiek darīts, kā tikai iesēts un novākts. Skaisti jau skan, vai ne? Dotajā brīdī pamitra melna augsne, daudz sliekām un ļoti patīkama struktūra. Un šajā laukā mēs sējam šodien 8 starpkultūru veidus. Pamatā no dažādiem izplatītājiem. Gan krastmaiņu sēklas, gan agronoma pašu sajauktā starpkultūra. Gan tādas uzņēmums kā Lidea, gan Agrolipa. Un šajos maisījumos ir iekļautas vairāki dažādi augu maisījumi. Sākot no maisījuma, kurš sastāv no 3 augiem, līdz pat 11 augu mikšļiem. Un rudens periodā, oktobrī, novembra sākumā, tad cilvēkiem būs lieliski iespēja braukt garām šim laukam, šo šoseju, Dobeles Bauskas šoseju un redzēt, kā te viss mainās. Kurš pleķīts labāk zieds, kurš mazāk. Tā kā būs interesanti. Ko mēs sēsim, to mēs pļausim. Un ja mums ir bijusi laba raža, tad kāpēc, lai mums nav skaists lauks arī rudens periodā? Ziedošs, pilns ar bitēm, kukaiņiem. Sekojiet, gan jau būs vēl papildu informācija, un gan jau vēl arī nākotnē tiksimies arī klātienē, ja jums būs interesi, un tur varēs papļāpāt.